Labāk pabeigts nekā perfekts. Man kādreiz bija ļoti grūti uzsākt jebkuru ideju, jo baidījos par savām spējām. Uztraucos, ka nespēšu neko izdarīt pietiekoši kvalitīvi. Bet tad sāku pievērsties personīgai izaugsmei un sapratu, ka patiesībā mani atturēja doma par perfekcionismu. Biju ieciklējies uz tik augstu kvalitāti, kādu ar manu pieredzi nebija iespējams realizēt, un tāpēc nemaz nesāku. Taču mani, ja tā var teikt, atbrīvoja Teodors Rūzvelts, kurš savulaik kļuva par gados jaunāko ASV prezidentu. Viņa teiciens: dari labāko, ko tu vari ar to, kas tev ir tagad, un labāki rīki parādīsies pa ceļam. Ko līdz es ikdienā sāku sev atgādināt šo atziņu, manī radās drosme realizēt daudz dažādu ideju. Tā palīdzēja man pārvarēt bailes no neperfekcionisma un darīt labāko, kas ir manos spēkos un ar pieejamiem resursiem. Teodors Rūzvelts bija gados visjaunākais amerikānis, kurš kļuva par ASV prezidentu 1901. gadā. Viņš bija viens no populārākajiem prezidentiem. Vēlos padalīties vēl dažās idejās, kā pabeigt iesāktos projektus un neieslīgt perfekcionismā. Projektu novērtēšana var būt sarežģīta, jo dažreiz ir grūti noteikt, kad tas ir pabeigts. Perfekcionisms var padarīt to vēl grūtāk, jo noved pie nepārtrauktas projekta uzlabošanas, tādējādi visu aizkavējot. Lai novērtētu, kad projekts ir pabeigts, var izmantot šādus praktiskus soļus. 1. Izveido konkrētus mērķus un termiņus. Definē, kas ir jāsasniedz un kad tas ir jāsasniedz. Tas palīdzēs noteikt projekta beigšanas datumu un izvairīties no tā pārstrādes atkal un atkal. 2. Novērtē savu progresu, lai zinātu, cik tālu jau esi un cik tālu vēl ir jādara. Ja esi sasniedzis savus mērķus, tas var norādīt, ka projekts ir gandrīz pabeigts vai jau pabeigts. 3. Nosaka minimālo nepieciešamo kvalitāti, lai kādā brīdī varētu uzskatīt projektu par pabeigtu. Ja esi sasniedzis šo līmeni, vari uzskatīt, ka projekts ir pabeigts un pievērsties citiem uzdevumiem. 4. Pārtrauc strādāt, kad esi sasniedzis savu mērķi un nodrošinājis nepieciešamo kvalitāti. Tas var būt grūti, ja jūti, ka projektu var uzlabot vēl. Bet ir svarīgi atcerēties, ka perfekcionisms var novest pie nebeidzamas pārstrādes. Uzdevums. Apdomā, kuru no savām idejām vēlies sasniegt, bet to nedari, jo tev vēl nav viss nepieciešamais, kas tavuprāt ir vajadzīgs. Pieraksti, kas tev jau ir pieejams, un padomā, kā ar to vari sākt realizēt savu mērķi jau tagad. Un uzticies, labākas lietas parādīsies pa ceļam.